Daugavpils Universitātē tika atklāta izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam, izcilam tālu austrumu diplomātam Viktoram Grossem. Ceļojošā izstāde ir kopīgā darba rezultāts, ko paveikusi Maskavas Zinātniskās informācijas un sociālo zinātņu akadēmiskā institūta zinātniece, vēstures zinātņu kandidāte Viktorija Šaranova sadarbībā ar Daugavpils novada kultūras pārvaldi un biedrību Kalkūna. Izstādes stendos iekļauti vairāki faktoloģiski apstiprināti fakti un vēsturiskās liecības par Viktora Grossas dzīves ceļu, kā arī daudzas fotogrāfijas un dokumenti. Kā atzīst kultūras pārvaldes kultūras mantojuma daļas vadītāja Brigita Madelāne, šai izstādei bija diezgan sarežģīts uzdevums. No ļoti lielā faktu klāsta atbrīvot tos interesantākos faktus un secībā salikt, lai vispār iepazītu, kas ir bijis Viktors Grosse. Jo mēs tiešām mūsu paudzes ir zaudējušas to informāciju, objektīvu iemeslu dēļ. Pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš un daudzas paudzes ir nomainījušās. Un interesanti, ka tieši mums tagad no ārzemēm nāk jauni fakti par mūsu pašu cilvēkiem, kas ir dzimuši šeit. Būtībā tas ir rezultāts daudzu gadu pētījumam Šaranovas kundzei. Un mēs esam ļoti pateicīgi, ka viņa tik dāsni dalījās ar to, jo mēs vienmēr skatāmies nākotnē, kāds ir tās mērķis, lai tiešām katrs mūsu iedzīvotājs saprastu, cik unikālā vietā viņš dzīvo, kur tiešām ir daudz tautību, daudz nacionalitāšu un ka ir daudzi diplomāti dzimuši, tieši varbūt tā vide ir to sekmējusi. Kā skaidro Brigita Madelāne, tas ir pirmais šī vēsturiskā materiāla iespiedums Latvijā. Zinātnieces grāmata par Viktoru Grossi Krievijā ir izdota, savukārt mums ir jāsagaida tās tulkojums. Viktorija Šaranova ir krievu diplomāta sieva, kas savu pētījumu par izcilo diplomātu ir uzsākusi Itālijā 1992. gadā. Pētniece pirmo reizi Daugavpils novada iedzīvotājus ar Viktora Grossas personību iepazīstināja starptautiskajā konferencē Kalkūne cilvēki un notikumi, kas notika 2013. gadā. Izstādes atklāšanas dienā Viktorija Šaranova pateicās par sadarbību novadpētniekiem Jānim Kivriņam un Leo Trukšānam, kopā ar kuriem viņa atrada Viktora Grossa tēva, Teodora Grossa un citu viņa radinieku apbedījumu vietas. Говорить о Викторе Гроссе можно бесконечно, потому что каждый факт его биографии... Runāt par Viktoru Grossi var bezgalīgi, jo katrs fakts no viņa biogrāfijas ir varoņdarbs. Varoņdarbs gan attiecībā pret valsti, kurā viņš ir piedzimis, gan arī pret darbu, kuram viņš veltīs visu savu dzīvi. Viņš patiesi ir dzimis Grīvā, un viņu krustīja mācītājs Oskars Svensons, kas kalpoja Ēģiptes un Birkeneļu luterāņu draudzēs. Visa viņa dzīve bija saistīta ar dzimto vietu. 1913. gadā viņš pēdējo reizi atbrauca uz dzimteni, uz Latviju, jo neviens negaidīja, ka sāksies revolūcija. Viņš atbrauca uz Grīvu, uz mājām, kur ir piedzimis, un kur laika gaitā daudz kas bija mainījies. Apmeklēja arī sava tēva un krustmātes kapavietu. Pateicības vārdus teica arī Krievijas konsuls padomnieks no ģenerālā konsulāta Daugavpilī Vladimirs Šukins. Goda raksti pateicībā par sadarbību tika pasniegti Jānim Kivriņam, Brigitai Madelānei un Vandai Kezikai. Daudz iedzīvotāji Šanhajā vēl līdz mūsdienām atceras Viktoru Grossi. Viņa dzīves ceļš ir svarīgs gan vēsturniekiem, gan visiem tiem, kam svarīgi iepriekšējo paauģu sasniegumu turpināšana. Viktorija Šaranova atzīst, ka viņas pētījumi nebūtu nav beigušies. Nākamais viņas pētījums būs par pazīstamā komponista Oskara Stroka brāļa Avseja Stroka dzīvi, kura saknes tāpat meklējamas Daugavpilī. Ķīnā viņš ir plaši pazīstams kā apgaismotājs, kas organizējis vairākas koncertu turnēs un rūpējies par mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu nabadzīgāko ķīniešu tautības pārstāvju vidū. Izstāde Daugavpils Universitātes jaunajā korpusā būs apskatāma līdz 9. februārim.